Mikālais solī. Raitā Riceni jūtās un tiešām. Sāp cik! Jā, var aplaudēt, Varam pie galviņiem, pie certifikātu, tālāk pie galviņiem. aplaudē visi apstāvāši un tagad skatās. Uzmanīgi šajā finišā. Aleči, tālāk pie galviņiem. Uzmanīgi tālāk pie galviņiem. Visas ielas garumā var meklēt šos te punktus, kur ir iespējams dabūt certifikāts, tad ir ļoti daudz abās ielas pusēs ir sastāvīgs Certifikāti tālāk pie galviņiem. ar visiem iespējamiem papīriem, visu, ko var dabūt. Tagad nevajag drosmēties, izplīstam kārtīgi par visu ielu, jo jūs vēl daudzi. Tad jūs esat tiksiet pie certifikāta un arī pie... Tālāk, izsājamies, braucam, nākt visi. Tālāk, malači visi, malači. Tālāk, izsājamies, nebrauc pretī. Pēc certifikātiem tālāk. Tiešām sektora bija ātrie braucēji, tiešām ātri nobrauca. Beidīgi tāds otrs, kas ir ātrie braucēji, labi komisija. Vēl brauc un brauc. Un tādas visas ielas garumā, šie te punkti izvietoti, kur var saņemt certifikātu, saņemt numuriņu. Pēc tam mums būs arī visā kombinācija apbalvošana, būs galvenā atraktīva atklāšana. Nopirka. Jā, mēs ar aktieru tālam divas vienas. Reizām bija tāds liels... Un mēs ir tukšums, bet tā bija krietni tukšā viņa, un atkal brīvība atgriezās vienā. Es savu brīvu mājās, tik augstu, tik savu brīvu ārā. Forši, nu čau. Viss ir tādākās no tādā pēc tam palmas. Ir tā līdz starpdāt, kā jau saka Žāns, un atkal sēns šajā nominācijā. Jautrai draugi jūs skatu vest, priecē jūs ar dziesmām, pārdējot ar dziedāt līdzi. Kāda visiem bērniem? Nekāda problēma. Mēs pārdzīvojam. Kā jūs tikām? Kā viņi? Nu, tātad viss ielas garumā nevajag runāties vienā vietā, var runāt arī tālāk, un varbūt mazāk esi stāv. Nekāds rītas pakas vispār nav, tāds nav stāv. Tad viss tālāk ir pārstāv. Nevajag vērties vispišām stāties. Atkal brauc viši tālāk. Lielai tālāk. Kaut kapsas. Nevajag stāties pie pīšā. Mēs atstājām īstenībā kaktu. Kādas lēmās, ka tās iegūst, tad iegūst. Nav kāda lielāka nopumos iebrauc. Atļaus ēties. Laik izrādās atļaut. Viņam visu laiku bija melnas, padomos mājās ar plomas derīgs. Pirms sēdeklīts nokrāsēs. Nu, viņš domāja, ka pārējo arī īstenībā. Tur blaksās manas daļas arī ar sevējās nokrāsēs. Tālāk arī tur ir tādi punkti, kur var dabūt šo pašu. Kaut kā tā viņam nenokrīt vairāk. Visādi vairāk vai mazāk smaidīgi. Skaidrs, ka ar Ventskos ielā viss ir kārtībā. Velosipēdi tajām labi ritmo pa tām ielām.
Zaļajā šajā te teltī, kā lai tu vietā apraksta, prestīte lapus šeit kamperi laikiem, zaļa telts, tur dabūt sāka putru, dabūt noderties ūdeni. Sveiki, kultīgo braucamo īpašniekiem. Tīri velosipēdi, jūs gribat teikt? Krituļdēļ man vispīr. Visas ielas garumā mums ir kontrolpunkti ar certifikātiem un vispārējo, ko var dabūt. Un loterijas, klienti izlaidot, ļoti svarīgi lieta, nepazaudējiet, kalpos numurs un kopās. Kā spēka putra? Spēka putra pa pirmo esot, tā kā arī to būs. Tālāk nestājamies. Bravo! Tālāk! Pašam priekšpatī! Tālāk! Markus! Ir gudro! Visi ejam baibu meklēt Andā. Tālāk braucam! Bet uz tā kaut. Anna, ejam pie baibas. Jā, kamēr nepaģūt. Skaties! Tu viņu neapbrauc! Ko? Tu viņu neapbrauc! Kaut kur piecēlis klāt! Tas notiek, kad tu brauc uz malu. Tagad tas. Vēl Pagriezies! Tas ir no visiem pirmajiem punktiem, tas komandu. Vidējais
Tur tiks galvenie notiks tieši tie un uz skatuves. Ja jūs zināt, kurš tiek līdz? Čau! Tu jau vari certificēts velobraucējs, paklausies. Mēs varam krist. Mēs varam ideāli. Mēs Kādam ir noplīts metājās uz ielas. aizlīta jums priekšā, tā spied pretējā virsā. Tas jā. Vilks cilvēks. Varam piesēt klāt. Es domāju, Tikai divi? Давай слазь тогда. И отпускай, да? Pamanīja, ka viņi nebrauc ar to pacēlāju, bet viņi tā slīdēja virs kalna nedaudz, kā 16 centimetri virs tā slīdēja uz augšu vienkārši. Un tagad slīd pēc balvas Tikumības sargātāju nominācijā.
jauktais klosteris. Ai. Sakāt, klostais jauktais var arī bučoties droši. Nu, šoreiz var bučoties, atļauts ir viss. Bet mēs turpinām un apbalvojam Miss velobraucēja, un tā mums ir mazā Kate Tālberga. Klausies, es šodien baigi nogrēkoju. Ar mūķenēm bučojos. Jā, patiesām šodien ir brīnumu diena un visu mēs varam un arī varam aicināt Miss velobraucējas ieguvēju Kate Tālberga. Lūdzu, Katīt, nāc pēc balvas. Aplausi mazajai Katei, viņai ir nākotne, mīļie. Kate Tālberga, Miss velobraucēja. Un ja jau Miss velobraucēja, tad arī jāsaņem balvu Misters velobraucējs. Un tas mums šoreiz ir Ventspils Govs. Govs ir sieviešu dzimtē, bet mēs sumināsim viņu nominācijā Misters velobraucējs Ventspils Govs. Lūdzu, nākam saņemt savu balvu. Bullīts. Bullīti, rāpies, ka no augšā pēc balviņas noderēs. Varbūt vajag aplausus, lai tad gosniņa atnāk ātrāk. Ko? Gotiņa. Misters velobraucējs. Uzgavilējam. Nu, lūk, arī gotiņa nāk pēc savas balvas. Tikmēr pamazām jau var gatavoties. Nominācija nozīmīgākā velobraucēja, jeb šo svarīgākā sauciet, kā gribat, un tā mums ir Anete Pupene. Lūdzu, Anete Pupene. Nozīmīgākā velobraucēja, lūdzu. Anete Pupene, aplausi, lūk arī viņa nozīmīgākā. Nozīmīgums ir plašs jēdziens, bet mēs saredzējām šeit pavisam noteikti vienu kārtīgu, īstu, svarīgu braucienu šīs te dāmas izpildījumā. Un tagad, mīļie, mēs sveiksim ziedošākās velobraucējas, un tās mums ir Līva un Lilija. Ziedošākās dāmas, lūdzu, uzziediet arī mums šeit uz skatuves pēc savas balvas nākot. Lūdzu, Līva un Lilija. Līva un Lilija, aicinām jūs saņemt balvu nominācijā ziedošās velobraucējas. Cik kautrīgi meitenes nākat, jūs esat to pelnījušas. Aplaudēsim Līvai un Lilijai. Un mēs braucienā redzējām, ka kūpēja arī viens velobraucējs. Kūpēja, kā maz nelikās, un tas mums ir Imants Auziņš, kūpošākais velobraucējs. Lūdzu, Imants, saņemam balvu. Viņam pienākos arī balva par mūžu ieguldījumu, jo viņš katru gadu kaut ko saņem, jo kaut ko izdomā un uztais. Varbūt tieši tāpēc viņš arī kūp, varbūt arī tieši tāpēc. Nu, aplaudēsim, varbūt arī viņa dēļ mums ir tik silti šodien. Kūpošākais velobraucējs Imants Auziņš. Rokas spiediens, un mums ir vēl viens uzvarētājs. Bet nākamā nominācija – 2-1. Mēs zinām, ka 2 var izdarīt ļoti daudz kopā, un Aldis un Elīna šoreiz saņems balvu, jo viņi, kā mums likās, ir kā viens vesels. 2-1. Aldis un Elīna. Aicinām tagad arī krāsainākā velosipēda īpašnieci Lauru Korņējevu. Lūdzu, Lauriņa, nāc, tu saņem arī savu balvu. Krāsainākā. Jā, mums likās, ka tu biji krāsainākā. Tur bija gan ziediņi, tur bija arī lentītes. Viss, kas dara priecīgu prātu. Laura Korņējeva. Un mūsu žūrijai pa lielu pārsteigumu neparastākā velosipēda īpašnieku mēs sumināsim Ūdekas komandu, Ūdekas puķu ritenis un galvenā puķu meitene Egita Petersone. Lūdzu, Ūdekas komandu un Egita priekšgalā. Aplausi skaļi labi un labi vēlreiz. Neparastākie. Mīļie,
Pavisam kopā bija 13 nominācijas, un tagad ir pienācis laiks 13. pēdējai nominācijai. Un tā ir saliedētākā komanda ar vairāku gadu pieredzi, gandrīz vai ģimene. Un tā mums ir attīstības pārvaldes meiteņu komanda. Lūdzu, attīstības pārvaldes komanda uz skatuves. Mēs jūs nodēvējām par saliedētāko komandu jau vairāku gadu garumā. Lūdzu! Mēs jau smējāmies, jā, tās meitenes ir attīstītas, patiesi, un aplausi skaļi. Tur arī viens džentelmens ir, ne tikai meitenes. Ak, jā. Dāmām bija karognesējs. Kas vajadzīgs, iedvesmas avots. Nu, ko mēs vēlreiz žūrijā sakām lielu paldies visiem, kuri tiešām domāja par to, kā izskatīties, lai saņemtu balvas. Un pateicības komandām tagad ir nākamais. Jāpasakās tiem kolektīviem, kas tiešām lielā skaitā bija šeit ieradušies. Tā tradīcija. Un pirmā pateicība pienākas Ventspils labiekārtošanas kombinātam. Lielu kolektīvu bija atvedis gan pilsētu labiekārto, gan pagūst arī kopā velobraucienā doties. Ventspils labiekārtošanas kombināts. Olimpiskais centrs Ventspils arī ar lielu komandu ir braucis. Kur tie labiekārtotāji palika? Labiekārtojam, acīm. Ēriku skrien labiekārtotāji, skrien labiekārtotāji. Droši, labiekārtotāji nāk. Ventspils bibliotēkā. Lielā skaitā ieradusies. Bibliotēkā. Labi, Ventspils BMX. Bibliotēka skrien. Jā, nu, tā ir, ka 3000 braucēji, kamēr izlaužās cauri. Pareizie, tikmēr ilgi laiks paiet. Ventspils BMX komandā. Ļoti lielā pulkā bija visiem pa priekšu. Gan daudz brauca, gan to kārtību arī nodrošināja. BMXisti, trenējieties jau. Labi, Udeka vēlreiz var doties šurpu. Gan noformējušies labi bija, gan daudz vinēja. Vēl ūdens muts arī atved, kur visiem paveldzēties. Ventspils digitālais centrs ar pavisam reāliem velosipēdiem. Vai ar digitāliem velosipēdiem? Kāda bija? Ventspils nafta termināls. Un Ventspils pilsētas domē, nu kā tad citādāk arī liela komanda bija novākusi. Uzticam, ka balvu pasniegt jau ir Ventspils pilsētas domē tagad. To Lemberga. Lūdzu, nākat organizatori. Aha. Ventspils nafta termināls arī ir klāt, tā kā BMX-isti tikai laikam devušies jau uz nākamajiem mačiem. Aplausi visām lielajām komandām, visiem malačiem darba kolektīviem, kas ir savākušies kopīgi. Visi, protams, gaida, kad tos velosipēdus sāks lozēt, bet mēs tagad pat pišķīt